Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā un redz tur sēžam 2 eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas. Tie saka viņai: Sieva, ko raudi? Viņa tiem saka: Viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzu stāvām, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka: Sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņām: Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu. Jēzus viņai saka: Marija. Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu: Rabūnī, tas ir mācītājs. Bet Jēzus viņai saka: Neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem: Es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem: Es savu kungu esmu redzējusi, un to viņš man sacījis.